cilvēku, un viņam tas, kur viņam tur bija tie portreti no tiem Sibīrijas, tu stāvi un pilnīgi, tu jūti tos cilvēkus, un viņš ir kompozīts, un briļjanti tas ir. Viņam tās, es domāju, un man liekas, ka viņš arī, viņš ļoti mīlēja cilvēkus, man liekas, to, ko viņš bildē, viņš viņus mīlēja, vai viņai tur zobu bija, vai nebija. Viņš neatnāca kā fotogrāfs, es te atnācu, viņam nebija tas. Un cilvēki viņu mīlēja, un man liekas, ka tas ir tajās bildēs tur redzams, un plus viņam bija baigi labais humors, man liekas, tajās bildēs arī cerēs, ka viņš bildē pie brīvības pieminekļa visus tos te, tur ir varēja jūs, man liekas, viņš ir. Vai ne? Nu, tā ir. Bet ir, viņš mīlēja cilvēks, viņš mīlēja tos cilvēkus, man liekas, tas tāds, jā. Un man liekas ļoti interesanti, es neko nezināju, teiksim, to tipogrāfijas vai kas, jo es jau tā maliņā. Man liekas arī tāds vēsturiskais, ka tu saproti, kā tas viss notiek. Man liekas arī tas man bija tāds, man liekas, ka tas tā interesanti. To saprast tā kā tādu, jā. Nu, vispār tas bija vesels laikmets. No tajā preses namā es biju no, var teikt, pirmās dienas, kā viņu uzcēla. Jā, kā arī tas beidzās. Es neatceros, kad to atnāca. Kurā gadā viņu beidz mūlēt? Man liekas, 78. gadā. Šķērsām tur garām un tad viņi tieši cēlā. Jā, es atceros, ka mēs tikko pirmo ielaida cīņu, jo tie, kā partīnieki pirmie, tiem bija 4., 5. stāvs, Savietskai Latvija, tiem arī bija 2 stāvi, un tad komjauniešu avīze bija 10. stāvs pēc tam. Un, jā, vēl pilnīgi atceros, ka vēl viņš bija diezgan tukšs, ka mēs jau tur sākām viņu apdzīvot un gājām uz kafejnīcu, kas likās, tāds, kafejnīca, tur ir tā. Pirmā stāvā bija, vai ne? Jā. Tad, man liekas, par putu pagrabā bija jāiet. Tur arī bija, tur arī. Bet tur nemaz nevarēja tā ieiet no malas. Es vienreiz tikai esmu bijis tajā preses namā. Man liekas, nevarēja, tur kāds atnāca tev lejā, paņēma un tad tur lift kaut kur brauc, un man liekas, tur nemaz nebija tā, ka tu tur varēja iet. Bet man liekas, ko es arī tā domāju, ka toreiz tās avīzes, viņas bija ļoti būtiski. No rīta pamoties, tu gāji izņemt. Padomu jaunatni, liesmu, visus tu salasīji, un tomēr tu gribēji no rīta tās ziņas palasīt. Un tie rakstiņi bija tādi garāki, tu sāk no pēdējās lapus. Protams. Vai literatūra māksla, ja? Tu nekad nesāk no pirmās. Tu sāc vienmēr, vai padomu jaunatni, ja? Tu vienmēr sāk no pēdējās. Bet tas, ka no rīta tu skrēji uz paskastīt, ja? Bet tas taču bija. Ja tāds vesels tāds... Jā, tā kā man tad bija jauka atminēties to, kas tieši tas bija svarīgi. Un tad bija daudz avīzes mēs pasūtījām. Un pēcpusdienā gāja Rīgas balss. Rīgas balss. Jā, es pat atceros, jā. Un tā jau bija mazā formāta. Jā, bet viņi arī bija tāda lietiša, kā jau pilsētas, jā, tāda vairāk saimnieciska vai kā. Bet tās avīzes bija būtisks toreiz. Vai žurnāli, vai ne? Tas bija tāda vesela tāds, tagad tas viss tā ir pazudis un tās ziņas ir pamainījušies, tā kā, jā. Tā kā man es atceros tos rakstīņus par fotogrāfiem, tad kad es sāku Gammā, fotoklubā Gamma, kā saka, tur tais izstādēs kādreiz piedalīties, tad ļoti interesanti bija, ka otrajā dienā pēc atklāšanas vai 3. noteikti avīzē bija kaut kāds rakstīņš, tikai es neatceros. Toreiz jau es vispār foto nekā nezināju. Tur es aizgāju tikai tāpēc, lai iemācītos fotografēt. Un vienmēr bija kaut kāds rakstīņš, kaut kāda recenzija par to foto izstādi. Un es uzskatu, ka šobrīd tas ir ļoti, ļoti liels trūkums, ka tā nav. Jo man toreiz kā tādam pilnīgi, kā saka, iesācēji, kas absolūti kas tur tikai uzzināja 75. gada, tad 1. septembra ceturtdienā, kad ir tāds mākslas foto, pēc tās pirmās izstādes man tomēr tajā uz to skolotāju dienu bija jāiedod bildīt. Un ļoti interesanti bija, kad ar vienu maziņu, kā saka, frāzīti arī es tur tiku pieminēta. Starp tām visām fotogrāfijām, vai ne? Un šis moments, es uzskatu, ka tas ir lielākais trūkums patreiz, jo izstādes ir ļoti daudz, bet šis moments trūkst, ka kāds kaut ko uzraksta
vienalga, ko viņš uzrakstītu, bet viņš uzrakstās savas emocijas, bet tam cilvēkam, kas tur ir piedalījies, tam tomēr ir būtiski. Šis moments, man liekas, tas ir kaut kā to varbūt vajadzētu atdzīvināt kaut kā. Bet kā? Jā. Bezgalīgas diskusijas, tāpēc, ka mēs studējam Mākslas akadēmijā mākslas kritiku, un tieši par šito runājam, ka trūkst tās kritikas, bet kā viņu atdzīvināt, jo tur jābūt kaut kādai personai. Varbūt pat internetā, varbūt kādu, kā saka. Tas jau Facebookā kādu. Bet grūti kaut kā. Latvija. Es arī kādreiz studēju mākslas zinātni, toreiz zināju savas kritiku, toreiz savas mākslas zinātni. Nē, vienkārši kurs mākslas kritikā. Kurs tāds bija. Bet priekšmets ir mākslas zinātni. Praktiski tās tradīcijas bija jāstāsta no 20. un 30. gadiem, kad kritiķi bija pazīstami un kritiķi secināja sabiedrībā arī piedalīties pasākumos nākt. Bet tā jau bija arī dienas laikos, ka bija tie pazīstamie mākslas kritiķi, kuri veidoja kritikas. Tagad tas tā kaut kā sadrumstot. Pašiem jāraksta. Es varu piedāvāt platformu, kurā rakstīt. Kurā rakstīt? Un kurā? Tajā pašā laika piezīmēs, tēmatā. Laika piezīmes konkrētam datumam, konkrētai vietai piesaistīts notikumu. Un katrs var rakstīt ne tikai rakstu, bet var ar visu komentēt un dalīties. Kur tāds laika piezīmes ir? Facebookā, jā? Nē. Internetā. Internetā, jā. Var rakstīt 11 valodā. Iedomājies, es nezinu. Jā, tā ir laika piezīmes. Anglisks nosaukums time out. Time out. Time out. Tas ļoti labi time out. Kā konkurentu kvartāls jums. Jā. Bet es arī saskāros ar to, ko jūs pieminējāt, ka ir tik maz no tiem senajiem laikiem, kur ir tās intervijas vai kaut kāds apskats, ka tu esi laimīgs, ka vispār ir. Un tāpēc es jūs vārdu zināju. Es arī par Spuri meklēju, par Intu meklēju, par Ogres fotoklubu es meklēju, un katru tajā periodika LV ir rakstīņš par Ogres fotoklubu. Mēs taču tur visi pilnīgi pārlaimīgi un var redzēt tos bildes un vecos autors. Vispār tādā ļoti labā līmenī tas bija. Kā vispār tagad tāda kluba pastāv? Es tagad vadu Ogres fotoklubu. Klubi ir ļoti aktīvi un ļoti labi pastāv. Tikai mēs esam tajā savā informācijas burbulī, piemēram, tikko Saldū bija Kurzemes fotodienas, kur tā kā senos laikos sabrauc visi Kurzemes fotoklubi un taisa kopīgi, rudenī būs kopīgi izstāde. Darbojās vienkārši, ka katrs savā informācijas burbulī. Zini kā ar to publicitāti, tu vari sūtīt visur, kur gribi to savu informāciju. Ja viņu nepublicē, tad nepublicē. Jo nav jau tā, ka mēs nedalāmies ar informāciju. Vienkārši kaut kādās aprindās viņiem netiek uzskatīta par vērtību. Man jau, piemēram, ir ļoti žēl, ka nav vairs tāda literatūra māksla. Jo internets ir internets, un tas ir gan apgrūtinoši lasīt, gan tad tur īpaši jāseko. Tas bija ļoti labi, kad pa mākslām un vieta bija kritikai. Es uzskatu, ka kritikai ir ļoti liela nozīme. Es sevišķi saskaros, piemēram, ar literatūru. Man liekas, par kino arī varētu tā pateikt. Man ir tāda sajūta, ka nepastāv tāda literatūra kritika. Tāpat kā kino kritika. Tikpat kā nepastāv. Kaut kas ir, kuru vismaz literatūras kritika vismaz ir. Kino raksts. Bet tas ir, cik bieži tas ir? Es nezinu, cik bieži, bet es esmu redzējis. Vienreiz gadā. Tas regulāri viņi iznāk, kaut kāda regularitāte. Kurā vietā? Nav vairs kino. Nē, grāmatā iespiest ir kino raksts. Teātra vēstnes, tas gan mums vēl ir. Teātra kritika ir aktīva. Lai gan vairs nav redzobas līmeņa kritiķi. Ka tās impulsi, kas bija pieminētai, izcēlās ar to tad vajag inteliģenci rakstot un nemēģinot vēstīt caur skandālu vai kaut kādu noliegumu. Un šobrīd jau tas tā ir viena no galvenajām metodēm, kā uzrunāt publiku.
ka ir vajadzīgs noteikti skandāls. Jā, un tā pēc labām ziņām nav pieprasījums. Nē, galīgi ne. Tāpēc tā ir tā realitāte, ar kuru ir jārēķinās, un laiks man piedāvā savas pārmaiņas, ja, un tad nepatīk vārds izaicinājumi, ja, bet principā ir jāiet līdzi, ja, un sociālo mediju loma ir nenormāla jau. Tas nozīmē, izliec izstādi un uztais kaut kādu skandālu. Jā, tev, piemēram, izstāde, kur ogrē viena viegli ierēbu dāma uzliek Helmaniem vīnu, to izstādi, to gadījumu atcerās, bet kurā vietā un kāpēc tas bija, neviens nezina. Tā kā mēs tikko bijām, kaut kādu skandālu to muzeju mēs atceramies, katrs pa savam. Jā. Tā kā es saku, mans piedāvājums ir spēkā, jo taisiet izstādi, tas ir konkrēta vieta, konkrēta datums, konkrēti dalībnieki. Ja jūs variet šūt klāt stāstus par citām izstādēm, par šo personu citiem panākumiem, piedzīvojumiem, biogrāfijām, brīvi. Par to skandālu nesen Ventspils fotoklubs uztaisīja izstādi un savā lokā domāja, kā lai izstādi pamana, to paši saprat, ka vajag skandālu un nozaga paši savu darbu no izstādes. To zina. Nostrādā. Jā, un avīzē pat un portālos publicēja, ka nozagts darbs, un daži to uztver ļoti noticēja. Turpat tāda meitene, kas nesa sarolētu to darbu, viņa teica, viņai ir tā kauns, ka cilvēki ir domās, ka viņi tiešām, jā, bet, vietējā līmenī kaut kur parādījās ziņa, jā, ka izstādes atklāšanas dienā ir nozagts viens darbs, bet, pa Latviju tas neizskanēja. Neviens jau nav pamanījis šādu Ventspils izstādi. Nē, skaidrs, ja būtu turpināt refleksiju, kad kaut kur Reizeknē ir manīts. Jā, starp citu, jā. Tomēr kaut kā Latvijā vajadzētu kaut ko tādu tomēr izdomāt, nostaisīt. Tā var rakstīt vairākās valodās. Katrs var darīt, vienkārši jādara. Dariet, sūtiet, es nodrošināšu publikāciju. Ir tur arī savs riska moments vai tas nepatīkamā puse ir tas, ka tagad visi var par visu izteikties. Un tas nozīmē, tu kaut ko pasaki, un pēc tam tev tā apķēzī, un tā vispār tevi gāna, ja? Un pilnīgi bez pamata, tas jau nav tā. Es pat vēl tajā dienā uzrakstot komentāru, kas pēc tam internetā par manu personīgo dzīvi, kaut ko meklēt, kaut ko urķēt, kaut ko, tas ir tik, tas ir tāds laikmets, ja, tas ir, ka sociālie tīkli visus padara gudrus, ja, visi var izteikties, bet, ir lietas, par kurām nevajag visiem izteikties, kur viņi neko nejēdz, ja, tas ir tas pats laist pie operācija galda katram, kurš var noturēt skalpeli, ja, un kas tur sanāks? Ir lietas, kuras ir tomēr cilvēkiem profesionāļiem ar to jānodarbojas. Un tas ir ļoti nepatīkami. Tas sliktums, kas gāžās tev pāri, priekš kam? Tad ir jautājums, kāpēc to darīt? Tur ir visādas lietas. Bet to jārēķināt. Šobrīd ir laiks, kad katrs ir medijs. Jā, bet tas ir sāpīgi, jābūt biezai ādai. Jā. Mūsu vienīgā reakcija ir nelasīt komentārus. Bet katrā zālēs muriks sanāks, ja, bet no tā jau nemēs, ka kāds kaut kāds glupības kaut kur ieraksta. Glupības ierakstot, tas var būt arī ļoti sāpīgi. Tas var būt ļoti sāpīgi. Varbūt kaut ko priecīgi parunājam. Te jūs par sāpēm. Tuvojās vasara lietas, paliek siltāk. Tas bija labs. Vajag publicēt. Es gribēju pateikt, es pirmo reizi ar Uldi iepazinos, kur, es nezinu, vai tu atceries mani. Mēs kopā filmējāmies. Atceros, kā ne. Es taču toreiz pēc skolas strādāju Īļu ciemā, fotodarbnīcā,
Un tad tur notika viena filmēšana, kur man pat bija 2 epizodes, ko es knapi varēju izrunāt aiz bailēm, protams. Un toreiz es atceros, kad Uldis tur bija, mēs bijām pie tā apsaugu lancētāji, jā. Un man bija jāvelk ārā kaut kāda sabursīta bilde, un jāsaka, brāķis vajadzēs pārkopēt. Jādod Uldim bija. Ak, tā. Es atceros, tu sēdēji kaut kur maliņā, es atceros. Nu, man bija jāuzman, jo viņam bija jāfilmējas gultas skatā. Es nevarēju tā ļaut vienkārši, ja. Lelde Vikmane bija blakus, ja. Viņi gan bija apģērbti, jo tajās laikos jau arī gultas skatus apģērbtā veidā filmēja, bet vienalga. Tas bija kaut kāds 81. gads. Es nepateikšu, bet kaut kāds studenta darbs. Nē, tas nav nekas nopietnas. Vai tas nebija Igors Boiko gadījumā? Man liekas, pēc tā vārda, bet es jau neredzēju nekā, pat nezinu, kas tur bija. Jā, bet Briedis pēc tam ļoti stāstīja, ka viņš ir gultas skatos jau bijis. Tā bija tā pirmā iepazīšanās, jā. Bet priekš kam brāļi bija planšēti, tēvēt ļoti vīli? Kas lūdzu? Priekš kam brāļi vai planšēti? Nē, tur saburzīt bildīt nāca ārā vienkārši tur. Un tad tu ieliki šķīvi, tad lansētājs arī izveida to bildi. Jā. Es jau vairs neatceros tik smalki, bet apmēram bija tas sižets, ka tur jāsaka. Tās bija šausmīgi sen. Dokumentāli filmi, ja? Nē, diplomdarbs, tas bija kaut kāds diplomdarbs. Viņš, starp citu, Briedis filmējās arī štajā Rolanda Kalniņa filmā. Ja mēs to pārcietīsim, vai kā, bija tas nosaukums, ja par soķņām, melno soķņu Latvijā 905. gadā pēc Upīša. Un viņu paņēma preses namā, vienkārši gadījās, ka viņš tur ir un tur ir pazīstams, vai tas bija operators vai kāds no tās filmēšanas grupas. Un ir tāds kadrs, kur ēd viens zaldāts. Un viņam bija formas tērps mugurā, un viņam turpat kafēnīcā pasūtīja vistu, ja, un ka viņam jāēd. Viņš tad cītīgi ēda un bija ļoti apmierināts, ka viņš ir no filmā. Tur bija kaut kāds pleca gals, viņa seja nebija redzama, bet bija redzams pleca gals, un viņš bija paēdis pusdienas. Ja. Man gribējās izmantot brīdi un pateikt Ojāram lielu paldies, ka tu organizē šitos pasākumus un šitās vienkārši unikālās iespējas vispār satikties, kā mēs ar Intu teicām, kur mēs to dzirdētu, ja ne šeit vai ne. Tas ir kaut kas vienkārši paldies gan par stāstījumu, gan par organizēšanu. Jā, es arī Ojāram jau teicu paldies. Paldies, ka jūs nākat, ka jūs neesat lepni, iedomīgi un ka jūs esat gatavi tērēt savu dzīvi un laikus uz tādām lietām. Bet kā jau te izteicās, ja šito nepastāst un mēs to nedzirdam, tad tas kaut kur aiziet. Aiziet un aiziet. Te viņš vismaz ir iefilmēts, palicis kaut kur prātos, sirdīs. Protams, ka trūkst. Saites ir patiesībā. Jā, skaidrs, ka paši to nedarīs, un tad arī neviens nedarīs to. Kaut kādu izstādi datumu, akalu salikt. Tā ir tā kolektīva atmiņa rodās. Un arī, kur tu visus tos nofiksējot kaut kādu. Atrodi un izdomā tās tēmas, jo... Forši, ka Intu piekrīt, jā. Baigi ceru, ka Zilma arī būs. Un es ceru, ka arī decembrī būs Elita Āķe. Īstenībā tās tuvinieku skatiem, mums arī baigi svarīgi ir. Ideāli. Jo tas ir, Nē, tas skaidrs, ka ir jāsaglabā, un tas kā viss tas uzmanības, ka redz, kā man tur tas nav, jūs tur visi risiniet manas problēmas, jā, un tur, ko, bet, Jā, tu lieti YouTube'ā, jā? Jā. Jā, es varu YouTube embedēt arī, to pēdējā. Īstenībā man ir arī iespēja, mēs nevaram nekādīgi vienoties. Redz, šitas te viss ir bezmaksas pasākums, un, tas ir man vienkārši personiska ambīcija. Un paldies ģimenes mājai, ka viņi dod tās telpas un kad drīkst tēju uztaisīt un kad viņi uzņem vispār visu. Un ka viņi to akceptē un tā. Bet,
Normāli tas nav. Skaidrs, ka tur vajadzētu būt kaut kā nelielai, bet godīgai samaksai, gan tam pašam lektoram, gan tam pašam organizatoram, gan tā tālāk. Bet, tas pats par tiem kritiķiem, jā. Ja tādam borgam nemaksās neko, tas borgs arī neko nerunās, jā. Un ja tas nemaksās liekmusai, tad arī liekmus nerunās. Bet tā ir, jā, ja tas tiek darīts bez maksas, tad tas arī netiek vērtēts ne par ko. Un tas ir, Jākās kādreiz viņš dumšs vai kaut kur vārās tur, kur mēs nevaram iedomāties, uz ko viņš tur uzvāra, jā, bet tas īsti nav sakārtots. Aivars arī apsīs ir nofilmējis ar lielajām kamerām, tur tādus terabaitus vispār ārpāds tur, jā, paldies, jā. Nākotne to novērtēs. Neko nenovērtēs. Neko nevērtēs. Pētīt un meklēt tos materiālus, tad katrs šitais materiāls ir tik vērtīgs. Vienkārši maz jau to pētnieku, bet rodās. Īstenībā mēs arī sāku fiksēt, ka tagad mums ir 2. gads. Un mums ir superīga kolekcija, un ne glaznotājiem, ne skulptoriem, ne grafiķiem nav tādas kolekcijas, kā mums ir šeit ģimenes mājā uztaisīts. Ja? Tas ir baigi labi, ka tie autori atsaucās. Ir daudz, kas man ir pasūtījuši, piemēram, es varu nosaukt uzvārdus, ja ir, kā saka, vajadzīgi un tā, bet tas pats Bāžulis, piemēram, vienkārši vienos vārtos, jā, tur sūtīja man visu laiku. Viņš jau slikti jutās, ne? Viņš jau jutās pēdējos 10 gadus tik slikti, ka negribēja manī runāt. Jā. Tas pats Janaitis, piemēram, jā, pasūtīja man ļoti skaisti un nepārprotami. Janaitis jau arī bija uz beigām. Viņš arī pirms beigām bija. Janaitis bija ar jā. Tur īpaša pieeja bija vajadzīga, tur tā nemaz. Tev ar baltiem cimdiem tur vajadzēja jau iesties. Tas vienkārši principā negrib runāt un vienkārši izvairās vispār. Tā kā šitas te, kas ir tas, piemēram, superautors, kur būtu vienkārši unikāla Spurina dēls, tas, kā viņam vārds, Egils, jā. Šit nekādas sarunās par viņu vajadzās vispār. Es saku, bērni runāsim tikai to, ko tu gribi, un kā viņi vispār nepakā. Kas ir vēl tas trompetists, kas ar tām krāsutām darbojās ar tām... Bilzonis. Bilzonis, jā, vienkārši tur, kas vēl te bija tam dēls, žurnālists. Semjonovs. Semjonovs, jā, vispār par klausolēs necinu. Jā, tā kā nezinu, tad ir vēl šitas te tas no Letas, tas fotogrāfs, kas bija tas krievu uzvārds. Koļesņikovs. Koļesņikovs slikti jūtās veselību, viņš neiet no mājasārā. Šitā mēs nokavējam. Šitas te tas iepriekšējais, kas bija Nacionālajā teātrī fotogrāfs. Stīpnieks. Ko? Stīpnieks, jā, Stīpnieks. Bet tur viss ir kaut kā interesanti, jo Stīpnieks ļoti gribēja runāt pēdējos gadus, bet atnāca Covid un vairs jau nebija. Bet ar mani viņš negribēja runāt, viņš gribēja tikai sievietes. Arī bija piekritis runāt, bet diemžēl nepaspējām aprunāties. Tu saki par to vajadzīgs, nevajadzīgs. Mēs 15 gadus piedāvājam. Jā. Un, piemēram, kultūras ministrijā mēs piedāvājam uz 100 gadi. 16. gadā es uzrunāju kultūras ministriju, ka šobrīd ir motīvs meklēt latviešus, kas pazuduši ir pasaulē. Viennozīmīgi atbildi bija, tas nav aktuāli. Jā. Jā, un pie kā mēs neprasījām naudu. Mēs prasījām tikai, lai ieliek iekšā informatīvajā paketē, ka te ir vietne, kurā mēs lūdzam sūtīt info, un mēs meklējam tālāk. Un mēs esam atraduši unikāls cilvēkus, jā, Jā, bet tu ar savu aktivitāti atņem kādam prēmiju vai Nē, protams. Vai pierāda to, ka viņš savā darbvietā neko nedara īstenībā, jā, kad viņi tieši tie pienākumi netiek pildīti un tā. Mēs esam nenormāli naudu ieguldījuši privāti projektā. Jā. Nenormāli naudu. Jā, tāpēc
tāpēc ir forši, kad Inti tu piekrīt, man liekas, tas baigs svarīgi arī, jā, kad arī no visiem pārējiem, kad es ceru, ka tāpat tās Jogma arī runās un Elita un tad vēl ir šitas žurnālists, kas mums ir tas TV24 sporta fotogrāfs. Tā dažniec bija ļoti interesanta. Dažniec? Āķe. Tā dažniec. Jā, tā nav saistībā ar to. Nē, viņa nav pa fotografiju. Jā, nu, un otru vēl viena tāda nelaime ir, ja, kur var piekrist tas, ka tur tas latviskais elements. Tā Latvijas būvē viensētas un ir ēja netālumā viens no otra. Ja, un es zinu, ka ļoti daudz taisa maz, mani pašam savs saites. Un cilvēki nesaprot to, ka to saitu var uzbūvēt, viņu var neviens neatrast. Un ka viena no lielākajām kaut kāda portāla uzturēšanas izmaksām ir regulāri čekot pieejas ceļus Google tīklam, jo viņi vairākas reizes gadā maina to protokolu, kā piekļūt, lai cīnītos ar botiem, tiem automātiskajām pieejām, ja, robotiem un tam līdzīgi. Tā ir ļoti dārga opcija, ja, un cilvēkiem piedāvā, tā, lūk, ir vieta, kur darbojaties, saglabājam to vēsturi kopā. Un viņi ir interesanti runājoši tikai tad, kad viņi ir kontekstā ar kaut ko citu. Ja, teiksim, foto izstādi, bet kas ir noticies tajā laikā kaut kur citur, mākslā, politikā, ja, vai kaut kur, ka var saprast to izstādes kontekstu. Un tas pietrūkst, tas nenormāli pietrūkst. Bet tas ir kopā, es domāju, arī. Tie ir būtībā cilvēki, kam, atkal tas ir profesionālisma jautājums, jā. Vai tu proti saskatīt bildi, jā, un tev ir laiks un vēlēšanās viņu atrast. Tā kā, tā. Tā ir tā mūsu saruna, mēs kaut kad ar Ojāru, tieši Ojāru satikāmies uz ielu, un tur man pastāstīja par to foto.net, bija tāds portāls. Ļoti zīmīgi, tu zini, tur ir bilde, tur vienkārši vajadzētu, ka var tik smuki digitāli uztaisīt. Bet pavelkot kaut ko, un atkal ir smuki. Un pavelkot tur tās kaut ko, un ir atkal smuki. Un tas secinājums toreiz bija ļoti perfekts no tavas puses, ka digitāla fotogrāfija bojā cilvēku galvu. Tieši tā. Jo nav tas vienlīdzīgums. Jo tu iedomājies, kādreiz, vai tur izahēlijā kaut ko uztaisīt, tur pie griestiem bija jābūt, jā. Tagad tā es uzliec izahēlijas bildi, kaut kur parāda publiski, jā, tev vienkārši nomētās ar atmetiņiem, ka tā ir bezgaumība. Bet paliek tas cilvēciskais faktors, ko jūs arī minējāt, jo Uldis iet ar savu cilvēku mīlestību, Inti iet ar savu mīlestību, Vido iet ar savu īpašo skatījumu. To jau jebkurš nenofotografēs tikai tāpēc, ka viņam ir digitāla kamera. Paliek tā personība. Nē, tur tā lieta, bet ka tā bildes jau nav pieejams. Jā, un viņas nekoncentrējās kaut kur. Tā gan ir problēma. Un kad bija tā akcija vienu dienu Latvijā, valsts arhīvu uzrunāja, tad tas taču nemaksā dārgi. Vienā dienā tur sanāca 1000 bildi 31. augustā un 1.2. septembrī tukšums. Bet dzīve turpinās. Ir unikāli kadri katru dienu. Un cilvēki bildē, ja, un ja būtu pie valsts arhīvu kaut kāds servers, kur tu vari, ja ir kaut kāds fiksēti, ja, Valsts arhīvs ir samazinājis savu darbu laiku nedēļā uz 3 dienām. Kāds domā? Valsts arhīvā ir aptuveni 60% informācijas materiāli pilnīgi nezināmi, kas tas vispār ir, tikai tāpēc, ka nav cilvēku. Valsts arhīvā strādā cilvēki ar 3 augstākām izglītībām, kas neatpazīst, kā izskatās Vija Akmana. Valsts arhīvs ir zelta bēdre, Eiropā lielākais arhīvs, kāds ever ir bijis, jo visi pārējie ir senie nobumboti un tā tālāk. Un Eiropa nedod piķi, un tur ir vienkārši, tas ir tāds karstais kartupelis, ka tur... Es 3 mēnešus sēžu un lasu pēļu vecās krimināllietas.
Ja, ņemot vērā, ka es to vidu zinu, un man ir interesanti, man sēž blakām viens kriminālu rakstu autors, kurš pāršķirst. Bet es lasu tās lietas, jo man katrs trešais cilvēks zināms, kas ir pieminētas tajās lietās. Gan kā liecinieki, vai kā pieminēti, vai kā eksperti, vai kā procesu virzītāji. Nu, es to vidu 80. gadu vidi totāli zinu. Ja, un tās lietas guļ, bet vēl lielāka nelaime, ka liela daļa lietas ir izvazātas un pazaudētas. Jā, bet tas, saprot, man liekas, ka tas, ka, piemēram, Uldim ir ģeniāls bildes un tur ir daudz ģeniāla autora un tā tālāk, nu, es atvainojos par vienkāršību, ar to ir par maz šodien. Jā, tāds, ka Ķebresons netiks reklamāts, netiks vazāts pa visu pasauli, visās iespējamās un neiespējamās vietās. Nemitīgi tas tiks visur pladzināts visos iespējamos caurumos, es atvainojos par vienkāršību. Nekas nebūs, tu var taisīt, cik tu ģeniāli grib tās bildes. Tas ir fakts. Bet tas arī bija labi toreiz, ka bija avīze. Jā, protams, protams. 200,000 Nu, tas ne jau visu laiku, ja, bet mēs saka tajā pilns. Tur ir, zin, kas pa nelaime. Avīze ir tik un tā. Pārējoši. Tieši tā, ka tev ir 2-3 dienas tā avīze, ja, pēc tam tas ir vai kaķim palikt uz kaķa vai iekurināt plīti. Jā, bet tas bija gaumi. Bet zini kā, bet tu tomēr lasīji, tu paskatījies, kas viņu fotografē, un tu to zināji, jā? Tas tomēr uzreiz, tu uzreiz skaties, jā, un tu jau arī mācīji atšķirt, tu redzēt, tā ir Janaiša bilde, vai tā ir, tu uzreiz pēc rokraksta varēji pazīt, ja, jo Brieda arī varēja pazīt pēc tā rokraksta, un tu visu laiku tā kā skaties, tu redzēji, un tu tā kā jau zinātu uz fotogrāfus kaut vai pēc tā veida, kā viņi redz un kā strādā. Ne, tas ir no fotografa viedokļa, bet no skatītāja viedokļa tu audziņu Es varu bija skatītājs sākumā. Tu skatītājs, es vienkārši neesmu skatītājs. Nē, nu labi, bet pa padomu jaunatni bija, taču mēs taču sākām viss vienā padomu jaunatni, taču bija Tas bija sen. Tas bija sen. Labi, es ļoti atvainojos, bet man šitas te viens fotogrāfs man jāved ir fotografēt. Izlaidīsi man višķiņu. Tur bija daudz, man bija sarunāts. Labi. Es tagad pa laukiem. Paldies par sarunu, paldies, ka biji. Varbūt tās, kad tev ir kāds novēlējums, ko tu varētu ievēlēt jaunajiem fotogrāfiem, jaunajiem fotogrāfijas speciālistiem, pētniekiem, vēsturniekiem, baudītājiem. Ļoti grūts jautājums. Nu, dzīve sniedz mums ļoti daudz iespēju, un tās ir jāizmanto par 100%. Tā kā, piemēram, Briedis to prati, ja bija gadījums, un tas bija labs gadījums, tad viņš bija jāizmanto, jāmācās, jāstrādā, jāiepazīstās, jāizdara kaut kas labs. Nu tā. Paldies! Nu, paldies tev!